Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balvas 2023 nominācijā amatnieks ir iekļauti 5 dalībnieki – keramiķe Guna Rubeža, Sija Enzistyle, drēbnieks Uldis Andersons, bērnu apģērba šuvēja Ilva Damberga un Zinta Raģele no zīgagu darinājumiem. Turpinājumā īsumā par katru. Virpai man ir jābūt mitrā, lai māls pielīmējas. Daudz mēs centrā ietiekteši. Ar jau gadiem ierastām kustībām īsā brīdī keramiķe Guna Rubeža arī konkursa komisijas acu priekšā uzbur māla trauku. Rudbāžu pagasts Cieksātes Vilkos viņa ir jau no 1997. gada. Te top māla vāzes, bļodas, krūzes un svečturi. Var teikt, ka katrs var atrast sev ko nepieciešama ikdienai vai svētku brīžiem. Ja ir kādas īpašas ieceres, tad arī to Guna var palīdzēt īstenot mālā. Keramiķe vienmēr ir atvērta interesantiem, kas vēlas redzēt trauku darināšanas procesu vai paši tajā vēlas iemēģināt roku. Ekskursijas gan iepriekš jāpiesaka. Gunas dzīves moto ir, lai arī cik grūti, nepadodies. Šitās ir mans pirms vāzes. Ar tādiem kā viegliem akmentiņiem? Ar akmentiņiem, jā, šitās te, tās ir tādas. Uzņēmumā Enzistyle top rokām darināti bērnu un sieviešu apģērbi. Šis ir ģimenes uzņēmums, ko 2017. gadā izveidojusi Larisa Vēze ar dēlu Kristeru. Viņa stāsta, ka dēls ir liels atspaids ikdienas darbā. Viņš piegriež apģērbu, nogādā klientiem pasūtījumu un palīdz ar citiem praktiskiem darbiem. Uzņēmējas galvenais mērķis ir radīt kvalitatīvu un skaistu apģērbu, tādēļ Enzistyle sortiments ir plašs. Līdzi jāsako arī modes tendencēm. Uzņēmēji savu preci piedāvā dažādos tirdziņos visā Latvijā. Internetā, kā arī apģērbu iespējams iegādāties uz vietas veikalā Darbnīcā Kuldīgā. Drēbnieku Uldi Andersonu zina daudzi, jo bijis tikai pašsaprotami, ja nepieciešams biksēm atšūt galus vai jauns uzvalks vai kas cits saistīts ar šūšanu, jāapciemo Uldis Andersons. Viņš ir kungu drēbnieka amata meistars jau vairāk nekā 40 gadu. Uzvalkus gan tagad reti kāds šujot. Daudz darbi ir tieši apģērba labošanā. Uz dziesmu un deju svētkiem drēbnieks sapucējus Alsungas deju kolektīvu. Viņš darina arī vēsturiskus tērpus. Esmu vispār no Kuldīgas, bet tā sanāca, ka draugs ir no Rendas, un viņam ir tepat darbs vecstāvu uzņēmumā, un tā man sanāca pārvākties uz šeieni, par ko es pat ļoti priecājos, jo es nekad nevarēju iedomāties, ka laukos ir tik forši dzīvot. Ilva Damberga apģērbu bērniem darina jau 4 gadus. Viņa sapratusi, ka nevēlas strādāt kādam citam, un tā tapusi ideja par savu uzņēmumu – Zelta mākonītis. Sākotnēji jaunā uzņēmēja nodarbojusies ar apģērbu tirdzniecību, bet vēlme garantēt izcilu kvalitāti saviem klientiem likusi ķerties pie šūšanas pašai. Vispirms apģērbs darināts radinieku bērniem, palēnām klientu loku paplašinot, līdz vaļasprieks pārtaps par biznesu. Ilvas rokraksts ir askētiskums. Šūšanu viņa apgūsi pašmācības ceļā. Apģērbs pārsvarā tiek darināts pēc pasūtījuma, ļaujot klientam pašam pēc saviem ieskatiem to papildināt ar dažādām detaļām. Zelta mākonītim ir arī savs internetu veikals. Pat uz Rīgu aizgāju dzīvot, un tad pēc 9 gadiem ģimene mani atveda atpakaļ. Un tad bija tā doma, ko tad es varētu darīt. Pati veidošu kaut ko savu. Zintas Raģeles darinātos rokdarbus Alsungas pusē pazīst teju katrs. Viņa ikdienā izšuja lina dvieļus, sedziņas, dāvanu maisiņus, galdautus, sporta maisiņus un citus darinājumus. Ceļš līdz uzņēmēja darbībai aizsākās ar 2018. gadā uzrakstītu projektu. Sākumā tas šķitis kā liels izaicinājums, bet nu jau vaļasprieks attīstījies par pilnu laika nodarbošanos. Uzņēmuma nosaukums Zīgagu darinājumi nav izvēlēts nejauši. Tas radies no ģimenes locekļu vārdiem Zinta, Gatis un Gundars, jo nu jau uzņēmumā iesaistīta visa ģimene. Nākamais solis ir veidot un piedāvāt klientiem jau pašas Zintas veidotus dizainus datorprogrammā, kas priecētu kā ikdienā, tā svētkos.